augstā ziema ir beigusies un skaists pavasaris ir klāt. Vai nav tā, ka, kā saka, visi meži ir izstrādāti un tehnika guļ mājās? Kas notiek mežos? Apstājusies, jā. Nē, Dāvi, mums meža strādē darbi nav beigušies. Protams, ziema bija tie labākie apstākļi, kad to mežiņu izstrādāt. Un tā kā šī ziema bija tāda diezgan barga, attiecīgi mums noteikti bija daudz vairāk to klientu pieplūdums un tā tālāk. Bet darbi nav apstājušies. Pavasarī arī mēs strādājam pilnībā ar 110% atdevi. Varbūt ir kaut kādi sarežģījumi, kas ir no izstrādes puses saistībā ar kādiem piebraucamiem ceļiem, jā, vai kaut ko citu. Tas absolūti nemaina būtību par to, ko mēs darām. Arī pavasarī ļoti labi daudz viss notiek uz priekšu. Reizēm klients domā, ka tā, ka viņš ar mums sazināsies, jā, ka tajā pašā dienā arī viss notiek. Tā īstenībā nemaz nav. Tā kā droši visi vēlētāji, kas vēlās, var sākt sazināties ar mums šodien. Paies kāds mēnesis, kamēr mēs tiksim visiem papīra darbiem galā, un tad jau īstenībā pat tā izstrāde sāksies jau atkal vasarā. Tā kā apstākļi atkal būs viss labi priekš mums. Cik šobrīd ir ātrākais laiks, kad cilvēks piesakās meža īpašnieks, kad var izstrādāt to mežu? Situācija ir atkarīga no tā, vai klientam jau ir gatavas ciršanas apliecinājumi. Ja viņam jau viņi ir uz rokas, tad tas vispār notiek ļoti ātri. Tad pat nav varbūt jāgaida tas mēnesis, ja klients atnāk, ir apliecinājumi, mēs vienojamies, parakstam līgumu, izmaksājam naudiņu un ejam mežā strādāt. Ja tie apliecinājumi nav, diemžēl, ja, tad tas nav nekas traks, tad mums ir jāapsako mežs, jāiziet visām mūsu pusēm cauri, ja, pārliecinamies, ka viss ir kārtībā, un tad, kad mēs esam iesnieguši Valsts meža dienestā pieteikumu par ciršanas apliecinājumiem, tad jau pēc kāda mēneša mēs varam dabūt tos apstiprinājumus, un tad jau atkal varam iet priekš tā kā cilvēku no pirmās dienas. Tā kaut kā. Ļoti.